Jau 11. gadu pēc kārtas Laidzā izskanējuši mazie operas svētki. Šīs īpašās tradīcijas saglabāšanas lielākais dzinulis, kā atzīst organizatori, ir tas, ka mūsu novadā šādu tik īpašu koncertu, kas būtu veltīts izsmalcinātākajam mūzikas žanram operai, citviet nemaz nav. Vienmēr šie svētki ir bijuši par to, ka tam jābūt skaisti, tam ir jābūt kaut kam tādam, ko tu varētu redzēt Nacionālajā operā, bet tas ir Ziedgravās, tas ir pie mums Brīvdabā, un tas ir kaut kas pilnīgi savādāks. Un tāpēc mēs vienmēr pievēršam uzmanību katrai detaļai, katram sīkumam, katram kristālam. Un šie svētki ir tāpat kā opera mūzika, viņi ir tieši tik izsmalcināti, un tāpēc mēs rūpējamies par katru sīkumu. Arī katra skaņa īpašajā vakarā kā noslīpēts dārgakmens. Uz skatuves viesojās brīnišķīgi un talantīgi mūziķi. Soprāns Laura Kancāne, mecosoprāns Sabīne Krilo-Šmita, pianiste Madara Kalniņa, flautiste Evelīna Poriete, čelliste Elīza Petrenko un sitam instrumentālists Uģis Upenieks. Vakara koncerta programma bija īpaši veidota, lai klausītāji dotos ceļojumā cauri operas mūzikas dārgumiem, papildinot to ar latviešu kino un teātra melodiju bagātību. Skanēja arī iemīļotas klasikas pērles. Ikvienā vietā, kur mēs dodamies ar koncertiem vai ar izrādēm vai ar kādiem notikumiem muzikāliem, mēs cenšamies izdarīt vislabāko un cenšamies tās cilvēku sirdis atraisīt, ienest viņu dzīvēs kaut ko skaistu, kaut ko neikdienišķu un vienkārši ļaut viņiem baudīt mūziku, vakaru un noskaņu. Šajos izbraukumos īpaši sirsnīgi ir tā cilvēku tāda tuvība. Jā, cilvēki ir tādi laipnāki, labsirdīgāki. Varbūt tas ir tas, kas ļoti atver arī mūs. Iespēju baudīt lielisku mākslinieku sniegumu un operu mūzikas augstāko meistarību intīmā un sirsnīgā gaisotnē Maija pašā izskaņā gaidīja kā vietējai iedzīvotāji, tā arī viesi ne tikai no novada, bet arī tālākām vietām. Es nav laiziniece un man nejauši atbrauc pie draudzenes un viņa mani uzaicināja. Tā es te tiku uz šo pasākumu. Un kā ar jums? Jūs pirmoreiz? Es cenšos katru reizīti atnākt, katru reizīti. Kas jūs, prāt, ir īpašākais šajā pasākumā? Pirmkārt jau tas, ka notiek Laidzē, jā, tik ļoti profesionāli un skaisti dziedātāji. Ar to tikai jāpriecājas. Jāpriecājas, ka pie mums šitajā pļaviņā kāds atbrauc. Tiešām daba apkārt, viss skaisti un galvenais klusi, te vējš nav tāds, ka te var nosaukt. Šie, man liekas, ir vienīgie tādi mazie operas svētki Talsu novada. Vispār man Latvijā vai nav. Tie ir tiešām īpaši. Mēs esam diezgan pieredzējuši operas pasākumu apmeklētāji. Arī šis džekiņš mums ģimenē ir operas dziedātāji, kas arī šovakar dziedās, tāpēc mēs viņu atbalstām. Kāpēc tev patīk opera? Kāpēc tev patīk mūzika? Jo tur man vislabāk patīk. Tev šodien arī patīk šeit? Jā. Skaista mūzika, visa operas, visi mākslinieki, tas jau ir kaut kas. Un Laidzē kaut kas tāds notiek, mēs cenšas katru gadu braukt. Opera bišķiņ savādāk nekā koris, es ir tā kā korists, jā. Arī dziedāšana tomēr saistīta, bet opera jau ir kaut kas foršākā. Bišķiņ augstākā līmenī, kārtīgi augstākā līmenī. Un ko jūs domājat par atmosfēru vispār šeit šodien? Vienmēr te ir labi atmosfēra. Tas, kas visu to uzriktē, tas ir cepurnos cilvēks. Īpašo atmosfēru Ziedgravu pļavā novērtēja arī mākslinieces, atzīstot, ka dabas klātbūtne pasākumam piešķir īpašu sajūtu, kas ļauj klausītājiem baudīt miedarbību starp mūziku un dabu. Tomēr tirdīja vēl kāds jautājums. Vai opera piestāv visiem? Es domāju, ka katrs no savas dzīves var saskatīt kaut ko līdzīgu arī operas sižetos, kas ir atainots. Un es domāju, ka tās ainiņas gan dzīvē, gan operā ļoti daudz kur sasaucās. Es piekritīšu arī Sabīnai un galu galā katram piestāv gan opera, gan mūzikli un teātra mūzika. Es domāju, tik jāatrod savs. Kaut arī pasākums norisinās jau 11. gadu, organizatori cer, ka ar katru nākamo tas augs vēl lielāks un pulcēs plašāku apmeklētāju skaitu. Monta Megija Učelniece, Artūrs Reinholds, TV9 Pakalni.